Labdien visiem, kas dzīvo Latvijā un pasaulē. Šodienas tēma, ko darīt, ja ir izgriezts žultspūslis, kā strādāt ar aktivātoru, ja ir izgriezts žultspūslis. Pacientiem ir izoperēts žultspūslis, ir slikta duša, sāp vēders, caureja, aizcietējumi, tādas sūdzības ir, ko darīt. Žultspūslis, aknas izstrādā žulti, žults pil pa pilieniņam. Žultspūslis nav, viņš tek uz leju. Žults sadala taukus. Žults strādā kopā ar aizkuņa dziedzeri. Žults saskalda tos taukus lielākās daļās, aizkuņa dziedzeri fermenti saskalda taukus mazākās daļiņās, un tas viss uzsūcās. Tad, ja jums nav žultspūslis, žults visu laiku tek, tas nozīmē, ka jums jāēd ir bieži, mazās porcijās, un pirms katras ēdienreizes iedzeriet siltu ūdeni, tad jūs varat fermentētu pārtiku lietot, vai ja jūs to neprotat, pasaucat Anitus konsultāciju, tad jums no produktiem jums labi līdzēs rozes pasta. Ja ir, ciet odijas sfinkteris, tad būs spazmi un žults ceļi spazmēsies un jums sāpēs kuņģi un arī būs panikas lēkmes, Tad tas nav tik vienkārši, ja jūs netiekat galā, jūs braucat pie manis uz konsultāciju, bet tādi galvenie virzieni. Jums līdzēs rozes pasta, viņu lietot katru rītu no 5 līdz 9. Tad jums labi līdzēs ļuveja tēja. Viņu lieto 1 paciņu uz pusotru glāzi ūdens līdz 16. Tad pirms ēdiena jūs iedzeriet rūgtu tēju. Attīrošais tējas pulveris būs kareiz, kad pusstundu pirms ēdiena. Tad jums uzlabos žults ceļu darbību, arī, čaga ar zemstaukiem, Tad ir no ēdiena reizēm būtu labi, ja jūs pirmo reizi ēdienu lietotu no 8 līdz 9, jo tad maksimāli strādā kuņģis un jums uzsūks visu, ko jūs esat apēduši, sadalījis. Tad otro reizi būtu labi, ja jūs ēdienu lietot no 13 līdz 14, jo tad labi strādā, aktīvi ir tievā zarna, un viss, ko jūs apēdat, jums uzsūksies. Ja jūs mēģināt ievērot kaut kādas 2 tādas konkrētas reizes, un tad apmēram 3 mēnešu laikā organisms iestrādāsies, un tieši uz to laiku viņš jums izstrādās vairāk žulti. Jo, ja nebūs žults, tad jums nesagremosies pārtika, un viss aizies pa taisnu zarnās, nekas neuzsūksies. Un tad ļoti svarīgs moments bija jautājums par limfu. Žults ir maz, viņa var izdalīties maz, viņi var izdalīties daudz, bet viņi ir nepietiekami. Un ja limfas sistēma jums slikti strādā, tad parazīti priecājās, jo žults ir tā, kas attīra zarnu traktu no patogēnās mikrofloras jeb parazītiem. Tas nozīmē, ka jums ir jāēd mazās porcijās un kaut kādos noteiktos laikos. Vai nu ēdat 2 reizes dienā vai 5 reizes dienā pa 100 gramiem, jūs iekārtojaties tā, kā jums ir ērtāk. Ja jūs netiekat galā, tad brauciet pie manis uz konsultāciju.
Ko jūs varat darīt ar aktivātoru? Jo bija tāds jautājums, man ir aktivātors, bet es nezinu, kā uzlabot žultas ceļu darbību. Aktivātoru tā, vispirms jūs izdzersiet 1 glāzi silta ūdens, pēc tam ar pirmo ātrumiņu jūs atvērsiet pēdās, jā, viscaur ar pirmo ātrumiņu, jā. Pēdās un rokās, viscaur ar pirmo ātrumiņu, viscaur, cik jūs varat, skatāties pulksteni, apmēram 5 minūtes. Tad pirmais galvenais kanāls ir Dumai un Ženmai. Tas ir pats galvenais kanāls, no kā attiek visi kanāli, jo viss cilvēks ir vienos kanālos. Iedomājieties, ka man ir aktivātors, un tas pirmais galvenais kanāls sākās zem nabas, un tad jūs ar to aktivātoru, piemēram, ar otro ātrumiņu, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, caur starpenei, šeit ārā, uz augšu, 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 uz leju. Šeit viņš beidzās augšlūpā un sākās otrs kanāls Ženmai. Uz leju, 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 līdz nabai. Tā jūs izējat, piemēram, 2 reizes ar otro ātrumiņu. Tad žultspūšļa kanāls sākās, kur viņš sākās pie ārējā maliņā, jā, ārējā maliņā, iet uz ausi, uz leju, uz ausi, uz augšu, apkārt ausī, tad viņš iet uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, līdz pieres šeit vidum, līdz pieres vidum, tad viņš iet pa vienu pusi, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju. Šeit vienmēr, kad tais banks, visiem sāp, atkal uz leju, uz leju, uz leju, pa padusi, pa padusi, pa padusi, uz leju, uz leju, uz leju, pa sāniem. Sevišķi, ja liek banks, visiem šajā vietā sāp. Uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, dikti šito te vietiņu. Uz leju, pa sāniem, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju. Un beidzas mazajā pirkstiņā. Ļoti daudziem šeit sāp. Pamēģināt paši apsēžaties un šitā te ar kulaku pamēģināt. Ja jums tur ir jūtīgs un sāpīgs, ja jums ir problēmas ar žults pūsli, tas nekas, ja jums nav žults pūslis. Žults ceļi ir ciet un problēmas ir ar veselību. Jo žults pūslis strādā kopā ar aknām. Ja, viņi ir pārorgāni kopā ar aknām. Un tāpatām jūs taisat otrajā pusē žults pūsli. Atkal sākat no aca, pausi, uz leju, atkal uz augšu. Un te ir atkal uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, pār atslēgas kālam, padusē un atkal uz leju. Un šeit te ir parādīts, ja te ir tādi, vai ne, šito te vietiņu, sevišķi izstrādājat ļoti labi šito te vietiņu. Šeit jūs varat ar trešo ātrumiņu uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju, uz leju un beidzās mazā pirkstiņā. Tā jūs varat žults pūsli izstrādāt kāds 2 reizes, ja? Un trešais kanāls žults pūslis strādā kopā ar aknu kanālu. Un aknu kanāls sākās starp pirmo un otro pirkstu. Viņš iet uz augšu, te viņš iet pa kājas iekšpusi, tad iet uz augšu, pa kājas iekšpusi, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, pa cirksni. Šeit jūs izstrādājat ļoti bieži pacientiem šitā vieta sāp, tad jūs ejat šeit uz sāniem, šito vietu atstrādājat, un viņš beidzās te zem
tur, teiksim, krūšu gals, zem krūšu gala beidzas. Un tāpatām no otras puses, ja viņš sākās starp pirmo otro pirkstu, iet uz leju, uz leju, uz leju, pa kāju, pa iekšpusi, iet uz augšu, un jūs visu laiku šitā te grozat, šeit jūs varat ar trešo ātrumu, jo uz augšu, un atkal cirksnis, jā, šeit jūs dikti, jā, atstrādājat, tad šeit atkal jūs paiet uz sāniem, jā, šito vietiņu atstrādājat, un no sāniem atkal viņš beidzas te zem krūšu gala, jā. Šitie divi kanāli ļoti svarīgi. Tas nav svarīgi, ka jums nav žults pūslis, jo žults tek. Tas nozīmē, ka jums vēl vairāk jāpievērš uzmanību savai veselībai. Jo, ja jums nestrādā žults pūslis, ir panikas lēkmes, dusmas, naids, aizvainojums, depresija, un cilvēks staigā pie psihiatra, staigā pie neiropatologa, bet pamēģināt sakārtot tos divus kanālus, bet vienmēr sākat ar to pašu galveno kanālu, to dumai un žeņmai. Piemēram, no rīta 5 minūtes uzsildat sevi, un tad ar otro ātrumiņu jūs varat vienu kanālu, otru kanālu, tad jūs 15 minūtes ir pagājuši, jūs izslēdzat, tad jūs atkal iedzerat siltu ūdeni, un nākošās 15 minūtes atkal, un te jūs varat ar trešo ātrumiņu. Vienīgais jūs nedrīkstat galvā, šeit ar otro ātrumu jūs darat, jā, galvā nedarat neko trešo, bet kā jums te jūs nākat ar to aktivātoru te uz leju, jūs jau varat ieslēgt trešo ātrumiņu, jā, un te sevišķi atstrādājot šito te vietu, jo šeit vienmēr visiem ļoti sāp, šita te visiem pēc bankām, visi zili sarkans, visiem ļoti, ļoti sāp, jo milzīgs sasprindzinājums ir. Un tad es vēl gribēju teikt, ka mums katru mēnesi ir veselības dienas, un ja jūs gribēsiet nākt, jūs piesakaties veikalā Kūle, tur mēs atbildēsim uz jautājumiem, tur jūs varēsiet nopirkt produkciju, un ja kaut ko nezināt, zvanat un rakstat, bet Kūlē ir jāpiesakās iepriekš. Tas šoreiz viss.